devās Guntis Meisters. Prezidenta pils šobrīd ir katastrofālā stāvoklī. Ēkai plaisās sienas, iekštelpās no griestiem krīt apmetums, un tas jau apdraud gan cilvēku veselību un pat dzīvību. No šodienas pilī sāksies vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Vēl saimniekojot pilī, prezidenta kancelējas darbinieki rētas telpu sienās centās maskēt pa virsmu, uzliekot kādu mākslas darbu. Kādā istabā plaisa ir tik dziļa, ka tajā var paslēpt pils atslēgu. Savukārt reiz krāšņajā Baltajā zālē oficiālo vakariņu laikā esot nokritis apmetums. Katastrofālā stāvoklī arī plašā svētku zāle, kurā Kārlis Ulmanis valsts dibināšanas 20. gada dienā uz vakariņām bija ielūdzis teju 2000 viesu. Patreizējais valsts prezidents Andris Bērziņš ar svītu ir pārcēlies uz pagaidu mājvietu Melngalvju namā, un tagad pilī rosās strādnieki. Šis ir tāda darba rīka komplekss, kas paredzēts zeltījuma pulēšanai. Te ir pat arī zelta lapiņas. Tad, lai pavisam drīzā laikā Rīgas pils iemirdzās jaunās posmē. Tuvāko gadu laikā Rīgas pili gaida sarežģīti remonti. Tad tiks atsekt kārtas pēc kārtām, slāņi pēc slāņiem, un tad tikai tiks precīzi līdz galam izstrādāts projekts jau detaļās. Un tikai tad mēs īsti redzēsim, ko ir jārestaurē, cik lielā apmērā. Sirds līksmo svinīgajā darbu sākšanas pasākumā atzina eksprezidenti Guntis Ulmanis un Valdis Zaklers. Abi bijušie pils saimnieki atzina, lai arī runas par rekonstrukciju sākās jau 1995. gadā, tālāk par tām nebija tikts. Es ļoti gribētu, lai mana sirds līksmo arī rīt, nākošgad, un visu to atlikušo laiku, līdz pils iegūs savu galīgo veidolu Latvijas ēkas numur 1 simbolisko ģēru un piepildītu. Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas pirmā kārta pašlaik ir viens no lielākajiem investīciju projektiem, kuru pasūtītājs, organizētājs un finanšu resursu piesaistītājs ir valsts nekustamie īpašumi. Priekšpils rekonstrukcija izmaksās 21,78 miljonus latu. Guntis Meisters, Juris Bindars, TV3 ziņas. Rīgā atklāta arī padomju režīma upuru piemiņas memoriāla otrā kārta. Pēdējo